Es tev izstāstīšu interesantu stāstu, kā tika apkrāpta kāda sieviete. Šī sieviete ir profesionāla tulkotāja, un viņa kādā starptautiskā sludinājuma lapā bija ievietojusi sludinājumu, ka viņa var iztulkot grāmatas. Neilgi pēc tam pie viņas vērsās uzņēmums kāda slavena Eiropas rakstnieka vārdā un lūdza, vai var iztulkot viņa grāmatu. Un viņi piedāvāja ļoti lielu atlīdzību par šīs grāmatas tulkošanu. Sieviete bija pazīstama ar šī rakstnieka Dairadi un bija ļoti priecīga par tādu piedāvājumu. Nekavējoties arī parakstīja līgumu ar šo uzņēmumu. Neliels sarkanais karoks, ka uzņēmums atradās apvienotajos Arābu Emirātos, bet uz to viņi pievēra acis. Pusgada laikā šī grāmata tika iztulkota un tulkojums tika nosūtīts uzņēmumam, bet pēc tam sekoja klusums. Viņi rakstīja uzņēmumam ēpastus, bet atbildi tā arī nesaņēma. Pēc tam viņi rakstīja arī grāmatas autoram, bet joprojām klusums. Pēc tam viņi vērsās arī policijā. Bet tā kā policijai diemžēl nav tāda resursa atrisināt šādas startautiskas lietas, tad viņi vērsās pēc padomu pie manis. Mēs papētījām šo krāpšanu un sapratām krāpšanas schēmu. Šis apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētais uzņēmums aizrakstīja grāmatas autoram piedāvājumu par ļoti lētu naudu iztulkot viņa grāmatu. Un tajā pašā laikā tulkotājai aizsūtīja piedāvājumu par ļoti lielu summu iztulkot šo grāmatu. Autoram tulkojumu viņi piegādāja, naudu par to saņēma, bet īstā grāmatas tulkotāja par to saņēma, protams, apaļu nulli. Šis ir labs piemērs visiem tiem, kur apgalvo, ka viņiem kontā nav naudas, tāpēc no viņiem nav ko izkrāpt. Šajā gadījumā no tulkotājas tika izkrāpts pusgada darbs, un šo pusgadu viņi dzīvoja bez iztikas līdzekļiem. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.